Aju cilts kalendārs to paredzēja, zinātne to apstiprināja, bet mēs nekad nebūtu iedomājušies, ka tas tiešām var notikt. 2010. gada jūlijā pienāks 12. F klases gals. Žetonu pavēlnieks. Viss sākās, kad tika izkalti diženie žetoni. 3 žetonus iedalīja modes un skaistuma meitām no Piespogulīgas. 6 žetoni tika piemesti no droša attāluma nemirstīgajiem dīvaņiem no pagrabstāvu pie skapīšiem. 2x3 argentum riņķveida cauri cilindri tika dāvāti Homo sapiens 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 rasei no kosmiskās laboratorijas. 4 gredzenus ziedoja alus cilvēku ciltī, tīri zinātniski eksperimentālos nolūkos. 3 žetonus par svešām algām un pensijām paši sev piešķīra politiski noskaņotie oratori. 5 gredzenus no olimpisko spēļu simbola un vēl vienu no basketbola groza aizņēmās sportiskie pacani no rajona. Un 4 gredzenus piešķīra imigrējošām nacionālām minoritātēm, lai šī filma būtu pilnīgi politkorekta. Un vienu mega žetonu, kas valdīs pār visiem žetoniem un saglabās mieru un stabilitāti 12. F klasē, šo žetonu deva skolotāja Sanitai no 300 kaut kāda tur kabineta, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas bērniņstāvā. Bet notika nelaime. Gredzens bija par mazu, un skolotāji kļuva bēdīgi. Klasē sākās haoss, nekārtības un bija pat daži špikošanas gadījumi. Tāpēc šajā sakarā tika izveidota steidzīga klases sapulce. Tātad, mums ir problēma ar gredzenu. Ar gredzenu ko tēmīt? Kādam ir piedāvājumi? Kur problēma? Nospēr no sīkajiem. Ko tu runā? Par to mēs taču cietumā varam nonākt. Labāk uztaisīsim no plasmasas. Tas būs mazāk rūpju un darbu. Es uzskatu, ka rūpīgi! Ja kaut kas ir par mazu, viņu vajag palielināt. Man patīk šī ideja. Man arī. Tad tā arī darīsim. Kur ir mana mapīte? Kur ir mana mapīte? Jānis Aleksāns, politiskais ārsts un vēstures džedajs. Sāne atstāja, klases numur 1 patriote un labākais palīgs fizikā. Margarita Berlina, klases snaipers, vācu valodas karaliene. Ķirts Čonka, misters Slīpī un lielais milnieks. Ieva Danauska, Missis Ballīte manā dzīvoklī un vienmēr līdzi kokle. Kristīna Dišlere, nacionāliste un aktrise. Jans Glagoļevs, hakrē atzīmes E-klasē, datorģēnijs un matemātiķis. Liene Golovaķuka, Miss Kaitinošie smiekliņi, pašlaik kolekcionē Narvisens unīšus. Dana Kigitoviča, klases gudrākā, prot atdzīvināt mirušos. Kristīna Kižlo, cilvēks enciklopēdija un šodienas jubilāre. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Aleksandrs Klimenko, misters Botu pavēlnieks un bieži pamanīts skolas koridoros dejojam. Dmitrijs Kovaļenko, top teicieni, tišs, es nezinu, man vienalga. Rūta Krole, vieglprātīga patriote un Miss Hardcore Ballīte. Krišjānis Kuksa, mūsu klases šoferīts un tenisists. Artūrs Narņickis, numur 15, tehnikas pavēlnieks. Ieva Orbidāne, cilvēks sirēna, blondīna ar raksturu. Alis Papera, superstārs, Photoshop dievs un topošais ģenētiķis. Mārtiņš Piesis, ninja un melno jociņu stāstītājs. Dita Salmane, klases raitais solis, katru dienu dalās ar garšīgām maizītēm. Gunārs Skangals, ķīmijas pro, nekad nemācās, bet visu zina. Agris Suveizda, topošais biznesmenis un futbolists. Lauma Šivare, mīlestības iemiesojums un jaukā balstiņa. Reinis Šumskis, pingvīns un klases veiksmīgā roka. Emīls Terjevjainens, pamatēžu pavēlnieks un somu dievs.
Ēriks Timrots, klases garākais un lielisks basketbolists. Ingrīda Trama, gudrā blondīne un spītniece. Rolands Usāns, hiperaktīvais cukurs un klases nemiera cēlājs. Anda Bērziņa, mazais rozā pulkainais jaukumiņš. Aram Vardaņjan, tehnoloģija pavēlnieks un skolotāja palīgs datorlietās. Tata Vardaņjan, ļoti karstasinīga, paliek traki no klavieru skaņas. Dāvis Veidemanis, misters Mandarīna cilvēks, labi pārvalda bumbas. Emīls Veide, zinātkārs, ir pētījis kosmosu. Pēc nogalinoši ilgām debatēm mēs šajā pašnāvnieciski bīstamajā ceļā sūtīsim Keniju. Neviens neiebilst, lēmums pieņemts.